Sāksim pilnīgi vienkārši. Ko tad jūs šobrīd darat? Gadiem bijāt publicitātes reitingu pašā augšā un šobrīd Man jāsaka, izbaudu to, kas man bija pietrūcis 12 gadus, esot politikā brīvība. Patiesībā varu darīt to, ko es vēlos, kas man savai sirdī tūs un nodarboties ar lietām, kas man pašam liekas svarīgas, nevis ar lietām, kas bieži vien jādara citu labā vai kaut kādā veidā jādzīvo kaut kādā citā, citu uzdevumu vadītāju pasaulē. Ja. Nodarbojos ar sirdslietām, hokeju, ļoti svarīgi izveidot labu komandu nākošajai sezonai. Tās man liekas ļoti svarīgi šobrīd, tāpat arī mums atgriezties pie dabas, kas man ļoti trūcis pēdējos gadus. Ļoti daudz laika pavadu laukos, braukāju daudz apkārt pa Latviju, satieku dažādas draugus, dodos ogās sēnēs, medībās. Ja, tāpat nedaudz nodarbojos ar personiskā biznesa uzraudzību, kas mums ģimenes biznesa Nē, tad man jau ir ko darīt. Katrā ziņā man dienas grafiks ir tāds pats kā premjeru laikos. Es sāku kaut kur 5 no rīta un beidzu bieži vien pēc pusnakts. Man radās jautājums, kāpēc jūs aizgājāt? Jo mēs tieši diskutējam nedēļas, tie protesti, tas visu Francijā, tad katru nedēļu protestēt cilvēku. Mums jau tāda miermīlīgi nekādu nebija, padziedāja dziesmas, pavisināja plakātus ar uzrakstiem. Nē, šis ir arī tāds interesants varbūt jautājums. Kāpēc? Man ir daudz šo jautājumu uzsādīšu. Kāpēc es aizgāju brīdī, kad it kā viss bija kārtībā, man nebija apdraudēts politiski, man bija balss, saimā, es varēju darīt, ko es, kā Aldons līdējais, es varēju risināt problēmas ar šo lielu atbalstu. Droši vien, ir kaut kā arī tā cilvēcīgi jau, tu pagūst pie no tā visa. Tev vairs nav enerģijas tik daudz. Tev likās, kāpēc man cīnīties ar veicinamām. Es nevaru iedomāties nevienu pasaules valsti, kur premjerministrs iznākot ārā pasakot, ka lūk vienas iestādes vadītājs ir apzacies, parauga iestādes vadītājs. Ne pats personīgi, bet viņa iestāde nozarus, lietušos pierādījumus vairāk par 100,000 vērtību, tika apšaubīts. Es domāju, ka Džordžam Bušam savā laikā vai, es nezinu, Širakam vai vienalga paskatīties jau pietiek, šitam es neuzskatu, šito vajag nomainīt. Viņš tiek nomainīts. Šeit uztaisīt tādu jandāviņu politiska opozīcija pret maniem, kurš pēc tam pēc pusgada izrādījās, ka ir tiešām vairāk nozaks nekā es toreiz runāju. Ja? Un beigās es jau visu tika darīts ar kaut kādu piesardzību nesaprotam, jo nekas netika atklāts. Beidzot, tad jums te gan pretruni Zviedrijā un valdības pārstāv atkāpjās tas mašīnas izmantošana personīgām vajadzībām. Bet mēs jau par citām lietām. Nē, bet vienkārši tā runā. Bet tas ir kaut kas cits, ja tu neusticies vienam valsts iestādes vadītājiem, kurā noticis noziegums. Ja? Netiek apšaubīti. Šādas lietas netiek apšaubītas. Ja? Šī gadījumā Latvijā tas tā bija. Arī tas bija tas ievas, tas bija pēdējais piliens. Patiesībā es cietu 2 smagas sakāvas tajā rudenī. Pirmā bija tā, ka es saņemot kārtību valodas fonda ziņojumu, bija pilnīgi skaidrs, ka mēs nedrīkstam vairs valstī palielināt darba samaksu. Un jāaptur steidzīgi sabiedriskā sektorā darba samaksas palielinājums, un mēs neiesniedzu pirmo reizi budžetu 1. oktobrī, kā to nosaka likums, bet paņēma budžetu atpakaļ uz valdību. Mēs visiem nogriezām algas, un tad sākās milzīgi arotbiedrību protesti, kas rezultējās ar parakstu vākšanu referendumu par Saeimas atlaišanu, jo viņi teica arotbiedrības, ja Kalvīt mēs galā valdību netiekam, mēs tiksim galā Saeimās deputāti, ja mums nepalielinās algas, kā mēs gribam, tad mēs atlaidīsim Saimu. Tas bija politiskais konteksts. Un otrs, protams, bija Loskutovs, kur man izdevās pārliecināt sabiedrības lielāko daļu par to, ka tas iestādes vadītājs nespēja vadīt to iestādi. Ja? Tās bija 2 politiskas sakāves, kas, pirmtiesībā, nozīmē, ka tu tālāk vairāk nevari cerēt uz sekmīgu politiku. Jo, saprotiet, ja tu zaudē 2 laukumus, jo Saeimā tiešām algas tika palielinātas, ja? Nerespektēja pirmo reizi man kā valdības vadītāju viedokli, ja? Un Loskutovs nespēja noņemt. Kaut kā man viņš bija jāmaina. Ja? Es vienkārši sapratu, ka man tālāk nav politiskas, nekādas iespējas vadīt to valdību. Un tas bija mans lēmums aiziet. Ne jau, visi jau gribēlēs vēl paliek, teiksim, arī koalīcijā. Skaidrs, ka visiem bija izdarījis premjeras, kas ir vājš, kuru vairs neviens nebija. Tā jau, ja 2 reiz bija cietas sakāls, tas bija vājš, līdz tam es biju spēcīgs. Līdz tam es nebiju zaudējis praktiski nevienu politisko cīņu. Ja? Bet, ja neskaita varbūt drošības likuma referendumu, kurš izgāzās, bet to varēja dažādi tulkot. Ja? Kāds ir sajūta tā vienā brīdī sajūtoties vāja? Nav tā persona, tas liels pārspīlējums? Nē, bet saprotiet, politika ir liela teātra izrāde. Jo
neizvācās pēc pirmā zaudējuma projām. Tas, ko es šodien pārmetu, kā bijušais politiķis, ir tas, ka es rudenī, 1. oktobrī nenometu to budžetu uz galdu un neaizgāju projām. Ja es redzēju, ka sabiedrība neatbalsta un sabiedrība nesaprot, ka nevar tālāk tā dzīvot un tad algas jāierobežo, vajadzētu to budžetu nosviest uz galdu un pateikt, es aizgāju, dariet, ko gribat. Ja? Un ja es tajā brīdī būtu aizgājis, es man būtu uzvarētājs. Jo tad es teiktu, es jūs brīdināju toreiz, kas būs, ja? Ja jūs manī neviens negribējāt ieklausīties. Ja? Un saprotiet, kas jau arī notika. Tajā laikā es brīdināju. Palielināja algas, man aizēja. Godmaņu valdība turpināja palielināt algas. Un šodien lasu statistikas pārvaldes ziņojumu un skatos, ka joprojām šī gadā algas ir pieaugušas par 0,7%. Saprotiet? Un tas nozīmē to, ka te to atbildību ir ļoti sarežģīti to līniju novilkt. Ja? Mēs no vienas puses stāstam, cik tas viss agrāk nepareizi bijis, bet tagad strādājot 2 gadus pēc Kalvišana, tas jau nav mainīts. Pa lielu. Ne? Kaut kad būs rēķins jāpiestāda. Ja? Laikam neviens politiķis tāds personīgs apvainojums, kā jūs nav tik daudz izbaudījis, vai nekad nav tā, kad apskainās sirds? Man visvairāk apskainās droši ne no tā, ja tur kāds tur kaut ko, man visvairāk apskainās sirds droši par kādām puspatiesībām. Jūs saprotat, dzīve jau pastāv patiesībā no puspatiesībām, jo nav absolūtas taisnības, nevienā jautājumā. Tu vari vienu jautājumu risināt tā un vari risināt tā, un nekad nebūs taisnība. Nevar, ja kāds cilvēks saka, ka viņam ir taisnība, ja? Tad viņš vienkārši ir, es nezinu, kas viņš ir, es gribētu teikt, ka viņš ir ganofobēts. Nav absolūts taisnības, un ļoti daudz dzīvē puspatiesība. Visvairāk, protams, sāk, ka par tevi tās puspatiesības, teiksim, un tās ir tās sāpīgākās, ko tiešām ir grūti pārdzīvot un visgrūtāk atspēkot. Ja tevi apmelo, tu vari to atspēkot, bet, kad tev stāsta par tevi puspatiesību, ja? Teiksim, tāds piemērs nosaukājumi, man tad daži žurnālus atļaujušies uztaisīt par manu ģimenes sižetus, ja? Tādi 3 no spilgtākie iespēju ir, kuras ir vienkārši nožēlojami par tiem žurnālistiem, kas to ir darījuši. Ja? Piemēram, man vidējais dēls mācījās Dēļmatniecības pamatskolā un Saidnes Bestabū taisīt sižetu, ko lūk Kalvīša šoferis brauc bērnam pakaļ uz skolu pēc stundām. Pirmkārtām morāli tikai labi, ka man šoferis manam bērnam var palīdzēt. Es tā vismaz to dzīvi uzturu, jo tēvam no laika tas tā. Bet tas ir izkombinēts tādā veidā, ka tieši šajā brīdī, kad gribēju nofilmēt, ka mans dēls iznāk no skolas un iekāp tajā valdības mašīnā, ja? Brauc garām tramvajs. Un viņiem neizdevās to nofilmēt. Bet tas netraucēja viņiem rādīt televīzijā sižetu un stāstīt, ka Kalviša dēls slēpjoties, bēguļojoties, paslapis iekāpa automašīnā un aizbrauc ar to valdības mašīnu. Un, ziniet, tas, protams, pirmkārt, mēs nerunāsim par to, kāds tas iespējas bija uz bērnus, klases biedriem un atmosfēras skolā pēc tam, ja? Bet, teiksim, tā īsta puspatiesība, ja? Tas ir cēls, pajautā Kalvīti, brauc tev šoferis pakaļ tam dārmu. Es domāju, protams, ka brauc, tāpēc, ka man nav laikas visu savu ģimenes pa valsts naudu vai pa jūs? Tā pilnīgi nav nekāds nozīmes. Saprotiet, tas arī ir kaut kādi pārspīlējumi. Ja amatpersonai, augsts mēroga amatpersonai piesapņot automašīnu, viņiem jāveic valstisks uzdevums. Atvainojiet, nav nekāda problēma, ja man šoferis garām braucot manu bērnu skolspēju. Tā ir liekulība no to cilvēku puses, kas to taisa, no tā sensācijas, viņi paši to paši darīja. Jūs nebijāt kļūst augstprātīgs? Ko vispār nozīmē vārds augstprātīgs? Varbūt pārdrošāks, nebija tik uzmanīgs. Es lietošu šādus vārdus. Jo politikā jābūt ļoti uzmanīgam. Tādā ziņā tu saprati, politika ir, kā es jau minēju, tāda liela vārdu spēle. Un tu spēlējās šiem vārdiem ar ļoti plašu sabiedrību. Ja? Un, ja tu, teiksim, kaut ko pozitīvi pasaki signālu vienai sabiedrības daļai, tas nebūtu nenozīmē, ka otra sabiedrības daļa to var sajūst uztvers. Ja? Un tu jābūt ļoti uzmanīgam savos izteikumos, savā uzvedībā, savā rīcībā. Cits saka augstprātīgs. Kāda tur augstprātība no maniem? Es neesmu augstprātīgs cilvēks pēc būtības. Ja? Es varbūt nebiju tik uzmanīgs, ka pāris epizodēs, kur es rīkojos. Man vajadzēja būt piezemētākam. Varbūt kaut kur kāda aizskaitinājuma. Tas jau ir, un tas arī jau viss veidojās, kad hokejā sākās kļūdas uz laukumu. Ne jau pirmajās 30 sekundēs, kad spēlētāji iznāk uz laukumu. Ja? Parasti viņi noguruši. Mums kaut kā noguruma fona parādās kaut kādas kļūdas. Ja? Un arī šeit, ja tu esi 3 gadus valdības vadītājs, tu nevari nevainojami spēlēt. Nav iespējams vienkārši. Tu agri vai vēl kaut kur pakļūs un noplūties.